Sveicināti nākamajā video. Šodien vēlos jums parādīt, kā mēs piepildām mūsu ūdens mucas un aplējam mūsu siltumnīcas ar ūdeni. Šodien es jums parādīšu to visu ar vienu siltumnīcu. Kā mēs uzpilžam muci ar ūdeni, kā mēs aplējam siltumnīcu un kā mēs vispār dabūnam ūdeni uz muci. Tāpēc mēs varētu sākt jau. Sāksim ar sūkni. Tas mums ir nepieciešams, lai mums pumpētos uz mucām ūdens ar šļūtenē. Reku šeit ir savienots šļūteni, uz kurien tek ūdens. Vispirms viņš ir jāiemet iekšā. Pēc tam, kad esam to izdarījuši, mums ir jāieslēdz sūknis ar vādu. Kad esam to izdarījuši, ir jānoregulē ventili. Lūk tā. Pēc tam mēs aizjām uz šo siltumnīcu. Un to es jums parādīšu, kā piepumpēs muca, un mēs aplēstam visu. Šī ir muca. Un līdz viņām atnāk šļūteni pa zemi. Kā dzirdām, pagaidām muca ļoti tukša, un viņa pila sāk pildīties ar ūdeni. Kamēr muca pilšās, gribu parādīt mūsu siltumnīcu. Šeit aug principā tikai tomāti. Un pudeles ir domātas, lai naktīs siltumnīcā būtu silti, jo par dienu ūdens pudelēs uzsūc siltumu un pa naktīm izlaiž ārā. Muca ir uzpildījusies gandrīz līdz galam. Tad es jums parādīšu, kā ūdens aiziet līdz visiem tomātiem. Kad ūdens muca ir uzpildīta, mums vajag izraut ārā kontaktu un atslēgt ventilus. Šādi. Pēc tam atgriežu šo ventilu, lai tecētu ūdens uz augiem. Viss ir sācis tecēt. Pēc tam no mucas iet šī ūdens sistēma. Šeit ir galvenais vads un šeit ir maziņi vadiņi, kas aiziet uz katru augu. Kas aiziet uz katru augu podiņu, iekšā dziļi zemē, un tad līst ūdens iekšā, zem paliek mitra, un augi var uzsūkt mitrumu. Un tā ir ar visiem. Tagad esmu jums parādījis, kā aiziet līdz mūsu pirmajai siltumnīcai ūdens, kā uzpildīt mucu un kā aplej visus tomātus un augus. Ja jums patīk šis video, tad ielieciet laiku, un ja varat, tad varētu arī abonēt. Paldies par uzmanību, un tiksimies jau nākamās nedēļas video. Uz redzīti!